Sveiki! Kā jums klājās? Es esmu dr. Aleksandrs Mota, fizioterapeits, osteopāts un digitālās grāmatas Mugurkaula bez sāpēm noslēpumi autors. Un šodien es jums iemācīšu divus ļoti praktiskus vingrinājumus, lai jūs varētu samazināt nodilumu, diskomfortu un sāpes ceļa kauliņā. Laipni lūdzam, atceļgala sāpes otrajā daļā – atgriešanās. Bet pirms tam neaizmirstiet nospiest patīk šim video, ja skatāties mani Facebookā, vai arī atzīmējiet patīk, ja skatāties mani YouTube'ā. Neaizmirstiet, vēlāk jūs gribēsiet skatīties vēl vienu video un beigās aizmirsīsiet. Atzīmējiet tūlīt, lai neaizmirstat, labi? Neatliekiet uz rītdienu. Iepriekšējā video es jums stāstīju par ļoti labu vingrinājumu, lai uzlabotu kāju kaulu, augstilba kaula un lielā kaula izlīdzināšanu. Tādējādi samazinot spiedienu, ko izjūt ceļa kauliņš, kas veicina nodilumu un izraisa ceļa skrimšļa mīstināšanos. Un šodien es jums iemācīšu divus vingrinājumus, kas palīdzēs uzlabot ceļa kauliņa mehāniku. Tas ir uzlabos ceļa kauliņa slīdēšanu un uzlabos skrimšļa barošanu. Un tikai atgādinu, ka skrimšlis ir struktūra, kas aizsargā lielāko daļu mūsu locītavu. Tā papildus aizsardzībai palīdz arī kustībai. Tas ir tā palīdz slīdēšanai starp kauliem un starp locītavu struktūrām. Un turpat skrimslim nav nervu gala. Tas nozīmē, ka jūs nejūtat skrimsli. Tātad tas var ciest, nolietoties, sadalīties, un jūs to nejūtat. Kad jūs sākat just diskomfortu, sākat just sāpes, tas nozīmē, ka nodilums jau ir pārsniedzis skrimsli un sasniedzis pašu kaulu. Tātad tas ir brīdinājums. Ja jūs jau jūtat nelielas krakšēšanas, lielākas krakšēšanas, smilšu sajūtu ceļa locītavā, negaidiet. Nekavējieties, meklējiet fizioterapeitu, ārstu, sāciet veikt šos vingrinājumus, lai to novērstu vai apturētu šo nodilumu. Turklāt skrimslim arī nav asinsvadu. Tad tu man jautā, Aleksandr, kā tas ir iespējams? Ja skrimslis nesaņem asinis, no kurienes tas saņem barības vielas? Kā skrimslis paliek dzīves? Un es tev atbildu. Lielākajā daļā mūsu locītavas iekšpusē ir šķidrums, ko sauc par sinoviālo šķidrumu. Un tieši no šīs sinoviālā šķidruma skrimslis spēj iegūt barības vielas. Bet tam ir nepieciešama laba kustība. Jūs pat varat salīdzināt skrimsli ar sūkli. Kad esat nomazgājis straupus un vēlaties izskalot sūkli no mazgāšanas līdzekļa, jums jāieliek sūklis zem ūdens un jāsāp to spiest un atlaist, pumpējot to. Tādā veidā ūdens cirkulēs caur sūkli un izskalos visu mazgāšanas līdzekli. Tieši tāpat notiek arī ar skrimsli. Laba kustība liek skrimslim saspiesties un atslogoties. Tādā veidā šķidrums var cirkulēt caur skrimsli, un tas no tā iegūs nepieciešamās barības vielas. Ja ir nepareizs izlīdzinājums vai slikta mehānika, tas izraisa pārmērīgu skrimšļa saspiešanu, un tas neļauj tam iegūt nepieciešamās barības vielas. Un tas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas veicina skrimšļa nodilumu. Un kāda tad būtu šī pareizā kustība ceļa kauliņam? Ceļa kauliņš veic kustību uz augšu un uz leju. Tas paceļās, kad jūs iztaisnojat celi, un nolaižās, kad jūs saliecat celi. Turklāt ceļa kauliņu vada sava veida sliede. Augstilba kaulam ir divas struktūras – kondili, kas atrodas katrā pusē, un ceļa kauliņš slīd starp šiem diviem kondiliem. Veselā ceļgalā ceļa kauliņš ir centrēts locītavā. Tātad tas nesaspiežās, tam nav izteiktas tendences ne virzīties uz iekšu, ne uz āru. Vēlreiz, ceļa kauliņš ir trīsstūrveida kauls, kas atrodas ceļgala priekšpusē. Es atkal šeit sev uzzīmēšu atzīmi, lai tu redzētu. Lielākajai daļai cilvēku ceļa kauliņš ir mazāks. Man vienkārši ir liels ceļa kauls. Tas ir labi, jo tā var labāk redzēt. Un pirmajā vingrinājumā mēs strādāsim ar ceļa kauliņa sānu un mediālo slīdēšanu. Lai to izdarītu, tev jāatstāj kāja izstiepta un atslābināta. Vari atbalstīt kāju uz grīnas, kā es daru šeit, vai arī atbalstīt uz citas krēsla, kāda soliņa vai galda. Tas ir svarīgi, lai mēs uzlabotu slīdēšanu, uzlabot skrimšļa barošanu gan vienā, gan otrā ceļa kauliņa sliedes pusē. Tu izmantosi satvērienu, ko es saucu par pīles knābi. Tas ir šeit, ceļa kauliņa ārpusē, šādā leņķī. Šeit, pie ceļa kauliņa. Un palīdzēs ceļa kauliņam virzīties uz iekšu. Bet uzmanību! Lielākā daļa cilvēku, lielākā daļa speciālistu veic tikai kustību uz iekšu, un tas nepalīdz. Tas neveicina slīdēšanas starp ceļa kauliņa kaulu un tā sliedi. Tātad ideāli būtu, ja jūs strādātu, jūs pastumtu ceļa kauliņu,
veicinātu kustību sliedes virzienā, un sliedes virziens ir tieši šāds. Jūs nebīdīsiet ceļa kauliņu tikai uz iekšu. Jūs bīdīsiet to uz iekšu un atpakaļ, tādējādi palīdzot ceļa kauliņam slīdēt, uzlabojot ceļa kauliņa skrimša slīdēšanu, uzlabojot ceļa kauliņa skrimša barošanu. Atcerieties, tas nav tikai uz iekšu, tas ir uz iekšu un atpakaļ. It kā kustība būtu pa diagonāli, lai strādātu ar sānu slīdēšanu, jūs darāt pretējo. Pīles knābis iekšpusē, iekšējā leņķī. Leņķī, kas vērsts uz iekšu, un arī bīdiet pa sliedes virzienu. Atceries, tas nav tikai uz āru, tas ir pa diagonāli, uz āru un atpakaļ. Šādā veidā. Ideāli būtu strādāt abos virzienos, veicinot mediālo un laterālo slīdēšanu. Taču tā kā fizioloģiski ceļa kauliņam jau ir tendence virzīties uz āru, uz sāniem, ideāli būtu, ja mēs strādātu ar lielāku kustības intensitāti mediālajā slīdēšanā, spiežot ceļa kauliņu uz iekšpusi. Viena lieta, ko man personīgi patīk darīt un ieteikt saviem pacientiem, ir veicināt šo mediālo slīdēšanu dažādos ceļa saliekuma grādos. Kad jūsu kāja ir pilnībā izstiepta, ir viegli redzēt šo kustību un to izpildīt. Tāpēc es iesaku nedaudz saliekt kāju un mēģināt veikt šo kustību. Tad vēl nedaudz vairāk saliekt un atkal mēģināt veikt šo kustību. Jo vairāk jūs saliecat celi, jo grūtāk tas kļūst. Jūs varat tad nomainīt satverienu, satverot ar īkšķi un veicot kustību, vai arī ar visu roku. Vienkārši izveido āķi no ārpuses un pavelc uz iekšpusi. Šādā veidā jūs strādāsiet ar vairākām sliedes daļām. Otrajā vingrinājumā mēs strādāsim ar ceļa kauliņa apakšējo slīdēšanu. Tas ir, mēs veicināsim kustību uz leju, palīdzēsim ceļa kauliņam virzīties uz leju šajā kustībā. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka lielākajai daļai cilvēku ar ceļa kauliņa chondromalāciju ir arī novietojuma novirze, kas pazīstama kā augstceļa kauliņš. Kā tas ir manā gadījumā? Mans ceļa kauliņš, papildus tam, ka tas ir nedaudz izteiktāks, tam vajadzētu atrasties zemāk, šeit. Tieši tāpēc, kad es saliecu celi, tas joprojām ir augšā, lai gan tam vajadzētu novaisties zemā. Tad visi šie vingrinājumi, ko es tev iesaku, ir vingrinājumi, ko es iesaku saviem pacientiem un ko pats daru. Tāpēc dari šos vingrinājumus. Un es zinu, ka tas ļoti labi darbojās. Un atgriežoties pie otrā vingrinājuma, kas trenē ceļa kauliņa apakšējo slīdēšanu, tev arī būs jāstāj kāja izstiepta un atslābināta. Un ar īkšķiem satver ceļa kauliņa augšējo daļu, bet ar rādītāju pirkstiem satver pie ceļa kauliņa smailes. Kustību tu veiksi tikai ar īkšķiem, spiežot ceļa kauliņu uz leju, bet rādītāji pirksti kalpos kā kustības vadītāji. Lai tu būtu pārliecināts, ka ceļa kauliņš virzās taisni uz leju un nenovirzās vairāk uz sāniem vai uz iekšpusi. Un tieši šis ir vingrinājums. Tu spiedīsi ceļa kauliņu uz leju un atlaidīsi. Spied uz leju un atlaidi. Spied uz leju, atlaidi. Spied uz leju, atlaidi. Un pēdējais vingrinājums, ko tu vari arī veikt, lai trenētu ceļa kauliņa slīdēšanu uz leju, ir ar krēsla palīdzību. Tu liksi pretējo roku uz krēsla. Tas ir, ja tu strādāsi kreiso celi, tad labā roka balstās uz krēsla. Tu novietosi plausas pamatni, tenāro un hipotenāro daļu, ar pirkstu virs ceļa kauliņa. Tātad, tu novietosi plaukstas pamatni ar pirkstu virs ceļa kauliņa. Spiedīsi ceļa kauliņu uz leju, neradot sāpes. Un tu lēnām salēsi celi, cik vien atslābināti spēsi. Es tagad atcerējos dažus jautājumus, kas parādījās pēc iepriekšējā video. Pirmkārt, nav noteikts iepriekšējais atkārtojumu skaits. Vai reižu dienā, cik bieži tu vari, vai tev vajadzētu veikt šos vingrinājumus. Locītavu mobilizācijas vingrinājumu jāveic vienmēr, kad jūti vajadzību atbrīvot locītavu. Es to iesaku saviem pacientiem, jo tas ir veids, kā viņi var atkal sazināties ar savu ķermeni, sākt no jauna klausīties savu ķermeni. Es izveidošu video, kurā par to runāšu sīkāk, bet, manuprāt, ir interesanti, ka lielākā daļa cilvēku, un tas pēdējos gados ir ļoti pieaudzis, nespēja apstāties un ieklausīties savā ķermenī.
Viņi zina, ka ir sāpes, bet nezina, kas uzlabo, nezina, kas pasliktina, nezina, kura poza ir labāka, nezina, ko ķermenis prasa. Un ir daudz cilvēku, kuriem ir milzīgas grūtības ieklausīties un atkal sazināties ar savu ķermeni. Un cilvēkiem, kuriem ir lielākas grūtības atkal sazināties ar savu ķermeni, kuriem ir grūtības uztvert šīs sajūtas, šo bloķēšanās sajūtu, šo vajadzību pēc ceļgala kustības, es iesaku minimālo devu. Veic šo vingrinājumu katru dienu no 30 sekundēm līdz 1 minūtei. Otrais jautājums ir, vai ir normāli just sāpes vai dzirdēt krakšķi vingrinājumu laikā? Krapšķis, ja vien tas nesagādās sāpes, ir ļoti izplatīts. Īpaši tad, kad sākat veikt locīto mobilizācijas vingrinājumus. Un šis krapšķis ar laiku mēdz samazināties, mēdz pazust. Tas ir slikta mehānisma rezultāts. Uzlabojot mehāniku un uzlabojot locītavas slīdēšanu, šie krapšķi samazinās. Un nekādā gadījumā jums nevajadzētu sajust sāpes vingrinājumu laikā. Ja jūs veicat vingrinājumu un jūtat sāpes, mēģiniet veikt vingrinājumu mazākā amplitūdā. Lietojiet mazāk spēka, mēģiniet satvērt nedaudz citādāk. Dažreiz pat nelielas izmaiņas satvērienā var radīt lielu atšķirību, ļaujot jums nejust diskomfortu vai sāpes vingrinājumu laikā. Un pēdējais jautājums. Vai jums vajadzētu strādāt tikai ar to kāju, kurā ir disfunkcija? To kāju, kurā jūtat sāpes, vai arī trenēt abas kājas? Ideāli būtu vienmēr trenēt abas puses, vienmēr trenēt abas kājas. Jo pat, ja, piemēram, sāpes jūtat tikai labajā ceļgalā, kreisais ceļgals tomēr kompensē. Tas notiek pat zemapziņas līmenī. Jūs jūtat sāpes, diskomfortu vai kādu disfunkciju kādā ķermeņa apvidū, kādā locītavā. Neapzināti jūs mēģināt saudzēt to vietu un beigās vairāk nospogojat otru. Nav nekas neparasts, ka cilvēks saka, man sāpēja celis un sāpes pārgāja uz otru. Vai arī man sāpēja elponis, sāpes pārgāja uz otru. Tas notiek kompensācijas dēļ. Tātad, ja tev ir kāda disfunkcija ķermenī, piemēram, celī, ideāli būtu strādāt ar otru celi, lai izvairītos no tā, ka tas tieši kompensācijas dēļ un lai tas neradītu papildus problēmas. Iespējams, nākotnē radīsies kāda disfunkcija. Un ir pienācis laiks dalīties. Darīsim tā, lai šie video, šie padomi varētu palīdzēt arvien vairāk cilvēkiem. Parādi šo video savai ģimenei, draugiem, dalīsiet to savos sociālajos tīklos. Šeit Facebook, šeit YouTube, WhatsApp, Twitter. Un man tev ir pēdējais jautājums. Es gribu zināt, ko tu vēlētos redzēt nākamajos video. Atstāj šeit zemā komentāros kādu jautājumu, kādu neskaidrību, kādu ieteikumu vai tēmu, ko tu vēlies redzēt, kas saistīta ar dzīves kvalitāti. Kā tev šķiet? Kas tev pietrūks, lai tev būtu labāka dzīves kvalitāte? Neaizmirst atstāt komentāru šeit zemā. Man ir ļoti svarīgi zināt, kā es varu tev vislabāk palīdzēt. Ar to es šoreiz noslēdzu. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video. Bet pirms sāk video neaizmirst nospiest patīk, ja tu man skaties Facebook, vai arī atzīmē patīk šeit, ja tu man skaties YouTube. Un tāpat ir arī ar skrimšļiem. Sveiks, sunīt! Augšstilba kaulam ir divas struktūras. Kondilī, augšstilba kaulam. Un cik reizes dienā jūs varat veikt šo vingrinājumu? Kustība, darbs. Viss notiek.